Mani sauc Ance Puriņa, es mācos Valmieras 5. vidusskolā 4. A klasē. Šodien es stāstīšu latviešu tautas pasaku zelta lietus un piķa lietus. Vienai mātei bija 2 meitas, viena īstā, otra pameita. Pamāte pameitu neieredzējusi, un vienu dienu padzinusi to no mājas. Pameita mežiņā uzgājusi vienu māju. Tur dzīvojas vecīts. Pameita iegājusi iekšā, bet vecīša nebijis mājās. Redz, ne gulta uztaisīta, ne istaba izslaucīta. Tad pameita gultu uztaisījusi, istabu izslaucījusi, sakopusies, kā nākas, un devusies gultā mazliet atpūsties. Te pārnācis vecīts un teicis: Meitiņ, laid man iekšā! Šī ātri izlākusi no gultas un atvērusi durvis, bet vecīts atkal saucis: Meitiņ, cel man pār slieksnim pāri! Paņēmusi un iecēlusi istabā, bet vecīts atkal saucis: Meitiņ, dod man ēst! Iedavusi, tad apguldinājusi un apsagusi. Bet no rīta vecīts atkal saucis: Meitiņ, cel mani augšā! Uzcēlusi, apģērbusi, paēdinājusi. Tad vecīts gājis projām, aicinādams: Meitiņ, nāc man līdzi! Gājusi līdzi. Vecīts pameitu ievedis zelta dārzā. Tur sācis līdz zelta lietus. Noliedējis meitiņu viss caur zeltā. Nu vecīts skubinājis: Meitiņ, ej nu mājās! Pārgājusi mājās, mātes meita redz, ka šī viss caur zeltā. Nu skrējusi klupdama arī uz meža zeltā liedēties. Ieskrējusi vecīša mājā, ne gultu uztaisījusi, ne istabu izslaucījusi. Gājusi tāpat gulēt. Te pārnācis vecīts un saucis: Meitiņ, laid man iekšā! Šī atteikusi, ver pats vaļā, vai roku nav! Vecīts atvēris durvis un atkal saucis: Meitiņ, cel man pār slieksnim pāri! Šī atteikusi, kā pats pār, vai kādu nav! Vecīts iekāpis istabā un atkal saucis: Meitiņ, dod man ēst! Šī atteikusi, ēd tas, kas tev atlicis! Tā vecīts pats paēdis un gājis gulēt. Bet no rīta atkal saucis: Meitiņ, cel mani augšā! Šī atrūkusi, celies pats! Vecīts piecēlies un gājis projām, aicinādams: Meitiņ, nāc man līdzi! Šī nu domājusi, diez ko nu rādīs, steigusies pakaļ. Vecīts mātes meitu ievedis zelta dārzā, bet tur šoreiz līs piķa lietus. Noliedējis mātes meitu, tik malnu kā bailes. Nu vecīts skubinājis: Meitiņ, steidzies pie mātes! Pārgājusi pie mātes, bet tā pārbijusies. Meita viss caur ar piķi. 9 podus ziepju izmazgājusi, bet meita kā nebijusi, tā nebijusi balta. Latviešu tautas anekdote. Skolā Jānītim prasa: Jānīt, kā tev mamma gatavo? Jānītis: Es nezinu. Kā tev tētis lasa? Nezinu. Skolotāja nelikusies mierā un jautājusi: Ko jūs turat pagrabā? Nezinu. Pie kā jūs brauksiet ciemos? Nezinu. Jānīts pārnācis mājās, prasa mammai: Mammu, kā tu gatavo? 1, 2 gatavs. Tēti, kā tu
pa rindiņām un lasu, ko mēs turam pagrabā, gurķīti un tomātiņu, pie kā mēs brauksim ciemos, vecmammas un vectētiņa. Jānītis skriedams uz skolu, ieskrējas stabā. Skolā Jānītim prasa: Jānīt, kā tev mamma gatavo? Saliek pa rindiņām un lasa. Kā tev tētis lasa? 1, 2 gatavs. Ko jūs turat pagrabā? Vecmammu un vectētiņu. Pie kā jūs brauksiet ciemos, gurķīšu un tomātiņa. Manas vecās mammas dzīves atgadījums. Kad vecā mamma bija jauna, viņa kādu dienu iedavusi manam tētim ēst un sacījusi: Dēlī, kādēļ tu ēdi? Teici taču, ka esi izsalcis kā vilks. Tētis paskatās uz veco mammu un saka: Mammu, kur tu esi redzējusi, kā vilks sāk burkānus? Paldies!